Saksons, briļējas, dubultam un sākam nākamo performanci. Es atšķirībā no Harija mēģināšu runāt par kaut kādām reālām lietām, nevis par pasaules galu un dīvainām šķelēm, kuras viņš sadomājies kaut ko atdot. Es jums pastāstīšu, principā par DNS, ko es par to varētu izstāstīt. Vienreiz mēs ar brāli, mēs mācījāmies skolā vienā, un mums bija tā lieliskā iespēja, kā jau mums visiem tajās skolās, tik bioloģijas kabinetos, arī ķīmijas. Tad mēs vienreiz paņēmām vienu no tiem mikroskopiem, viņi bija tādās koku kastēs, vai tādiem eņģītēm, mēs viņu paņēmām, nedod Dievs, jūs uzzināt, ko mēs likām virsū uz tiem stikliņiem un ko mēs pētījām. Bet skats bija kaut kas diezgan līdzīgs, tās ļoti dzīveklīgs un visu laiku stroba. Tā mēs paskatījāmies tajā mikroskopā uz maiņām. Un katrs mēs kaut ko no tā guvām. Varbūt tāpēc viens no mums kaut kur ļoti, ļoti tālu prom. Otrs kaut kādā ūķī sēž un stāsta pasakas par to otru, kurš ir tālu prom un nekad to nedzirdēs. Tas bija mūsu tāds pirmais kopīgais piedzīvojums. Tā mikroskopa sācīja. Pēc tam mēs piedzīvojam daudz citus mirkļus. Daudz no tiem ir tumsā palikuši. Daudz no tiem palika tuneļos. Mums patīk staigāt pa tuneļiem, jo tuneļos var satikt jaukus cilvēkus. Daži gan no tiem tur maskējās ar ģitārām un Pink Floyd dziesmām, kuras skan diezgan bekstīgi vai stilā, bet tas nekas. Tas jau pāries laiku. Mēs ar brāli tunelī sastapām divas jaukunas. Viņas bija diezgan ierēkušas, bet mēs arī bijām. Kaut kas mums lika paskatīties lūdzoši uz zemi, uz sīnu. Labi, nekā tur nav, pievērsīsimies šim jaukundzēm. Viena no viņām bija tāda runātīga, teica, pavadiet mani kaut kur, strādāju ostā, man neiet viegli. Kolēģi arī ir tādi, šādi tādi, mākslinieki kaut kādi, nav viegli šovakar, tāpēc varbūt nāksim manī, jūs man pasēdiet kaut kur. Tad mēs aizgājām pie viņas uz ostu, biju uzausts rīts un satikām vienu no šiem vīriem, kas bija sapīts matus dažādos mezglos, sēdēja, viņš vēroja principā gaisu un tajā saskatīja tūs. Es sapratu, cik šīm sievietēm, kas pat tuneļiem mazājās, tomēr tā dzīve nav viegla, tā diezgan tumša, un vienīgais, ko var priecāties, tas ir tas, tur pie Andreja salas, tur, kur, principā, tā jūdeņi jau nekā labi jau tur nepeld. Tā mēs aizgājām uz darbu, viņas mums, ļoti jauku uzņēma, iedeva viski un izrizināja ar savu motorlāju. Es nezināju, ka tādām sievietēm, kas pa tuneļiem naktī staigā varētu piederēt savu motorlāju, bet, viņām nespiederēja. Mēs devāmies trakulīgā izbraucienā pa Andreja salu, mēs plānojām, mēs varētu aizbraukt uz operu, jo man likās, tas būtu diezgan piedienīgi aizies dāmas. Nākamajā rītā tieksim uz operu. Un cevišķi ir iespējams braukt ar laivu uz operu, motorlāju, tādu iespēju nevar neizmantot. Viena no viņām uz brīdi izgāja, teica, ka man ir jāsagatavojas, jāienam uz operu. Bet es viņu satiku, viņa bija ļoti skaisti saposlusies, tuvējā salonā izbūvēs pāris rīgas, tiešām ļoti, ļoti skaisti izskatās, man likās. Izrāda arī ir ko vērt, žēl, ka biļetes 15 latu maksā, pēc caurdurtām nasīm un ausīm, es taču zinu, ka 15 latu diezgan grūti sagribināt. Tad mēs nolēmām, ka mēs taču varētu pārdot to motorlāju, tur pat pa operas kādam ārzemniekam, mazums, 40 latu un aiziet, mums vajag 30 biļetēm, 10 mēs pēc tam varēsim kaut ko vagā likt. Nebagā ilgs laiks, mēs tiešām atradām tos ārzemnieks, kas gribēja no mums nopirkt un necilo motorlāju. Pēdējo reizi atradījās meitenes no tās skaisti. Tik ols, tik skaisti tā bija, lolot. Tagad pa 2 biļetēm uz Aītu aizies. Pēc operas mēs, protams, kā parasti pēc visa mēs dodamies uz bāru, mēs viņām devāmies uz kādu iecienīt vecrīgas iestādi. Ceļš bija, mēs diezgan ātri gājām, mēs jau pacelātā noskaņojumā. Mēs zinājām, ka šovakar spēlē mūsu mīļākais DJs. Mūsu mīļākais DJs spēlē katru otro vakaru, jāatrod tikai tas krogs, kurā tajā vakarā viņš, kur ir paveicies viņu satikt. Un tas krogs, kurā paveiksies satikt kādu, kas mums patlikušajiem 10 latiem, ielies kādu garšīgu sidru vai kaut ko tādu, principā jau nekāda jēga nav. Tas tāds
meiteņu vaļījamais dzēriens, neviens jau citus nepirkt. Pēc tam mums atkal nācās iet caur to pašu tuneli, kur mēs iepazināmies. Nākā viens jauks puisis mūs pārsteidza ar lieliskām bekstījumies melodijām. Viņam gāja iet labāk, to varēja redzēt. Viņš pat varēja atļauties nopirkt matu laku un ieveidot matus diezgan stilīgā frizūrā. Nevis tā kā iepriekš manītēja tas Pink Floyd dziedonis, bet, uz brīdi pat apstājām, mēs paklausījāmies, iedeva viņam cigareti. Es vienmēr gribētu cigaretes ielu uzmanību. Naudu man nebūtu žēl, bet tā man parasti pašam nav tik daudz. Tā tas ir iesakņojies man apziņā, ka vienmēr muzikantiem vajag dot cigaretes. Un tad viņa sirds uzplaukst tā pumpuri. Skaists dziesmības. Pārsvarā gan no tā Oasis laikam. Tā to grupu sauc, kas tur uzplaukst kā pumpuriņas sirsniņās, diemžēl. Arī nepatēt. Kārtējo reizi mēs gājām gulēt, un kārtējo reizi mēs cēlāmies. Kārtējo reizi mēs cēlāmies Vecrīgā, un šoreiz mums vairs nebija nauda par kuģi, mums nebija nekā. Vienīgais, ko es dāmām piedāvāju, varbūt paskatīsimies, kā putni lido pa ielām. Tas bija vienīgais, ko es varēju atļauties. Viņas aizgāja. Un tad man arī nācās vienam pašam lēnītēm doties kārtējo reizi caur to tuneli. Šoreiz nespēlēja vairs neviens. Šis bija Cojas tunels un visi bija izcīti. Tur, kur es dzīvoju, un kad iziet caur to tuneli, tur ir daudz baznīcas. Tur notiek dažādi rituāli, tie gan nesaistās ar šitik skaistiem tērpiem. Tur pārsvarā svētdien rītos sievietes iziet ārā un tad nožēlo iepriekšējo vakaru, kurš ir bijis krietni savādāks. Neon gaismās. Un tā mēs turpinām nožēlot un staigāt caur to tuneli no baznīcas, krogu, no kroga uz operu, no operas uz kanālu. Paldies!